Šodien esam Rīgas šautuve RSC. Esam saņēmuši sarkanā punkta tēmēkli Scrapper 1x25 no Angelarms EU. Un šodien mēģināšu to izpakot, nostiprināt uz ieroča, pārbaudīt, kā tas strādā, pārbaudīt novietojumu augstumu un tādas lietas, vai tas vispār man izdosies. Plāns kopējais ir tāds, ka ir vēlme nokārtot mednieku eksāmenu, kurā būs jāšauj skrejošā cūka 35 metros, kur manam gludstobram lidos konkrētā lode nav ne jausmas, tāpēc, lai mazāk smokas, vieglāk piešaut, vieglāk saprast un pēc tam atkārtot veiksmīgus šāvienus, mēģināšu tieši izmantot sarkanā punkta tēmēkli. Ar ko tad arī vajadzības gadījumā piekoriģēšu trāpījumu vietu. Šajā brīdī esmu veicis nelielu mājas darbu. Man uz ieroča tēmēšanas sliedes stāv jau uzlikts Kronšteins Picatinny, respektīvi pāreja no parastās standarta tēmēšanas sliedes uz Picatinny. Šī pāreja pietiekami labi dara savu darāmo, ir neliela problēma tikai ieroča konstrukcijas dēļ, kur man tēmēšanas sliede ir trapeces formas, priekšpusē tā ir plānāka, šaurāka, aizmugurē platāka, un tāpēc ir tā interesanti sanācis, ka man šo sliedi nākās likt diezgan tālu uz priekšu, tas ir maksimālā iespējamā pozīcija tuvāk sev, ko es vispār varu panākt, bet no pieredzes iepriekš teikšu, ka tā nav ļoti liela problēma, varbūt ne ideāli, bet pietiekami labi šaut ir iespējams, redzēt mērķi ir iespējams, ar abām acīm skatīties, nekāda problēma. Šeit uzreiz ātri pieejams QR kods, kuru noskanējot es nonāku ražotāju mājaslapā un ir iespēja paskatīties gan specifikācijas, gan instrukcijas. Tur viss ir sakārtots ļoti prātīgi un loģiski, viegli atrodams un katrs atradīs nepieciešamo informāciju. Pirms pakot ārā, tad nosaukums, redzam, ka optiskais sarkanā punkta tēmēklis ir bez palielinājuma ar 25 mm lēcu. Un taisam kastu vaļā, skatāmies, kas lācītņu vēdra. Garantijas karte, talons. Vēlos uzteikt šo te vienkāršo nelielo rokas grāmatu, lietotāju rokas grāmatu, kurā ir ļoti labi, secīgi, uzskatāmi, viegli nolasāmi, visa nepieciešamā informācija ātri atrodama. Mazs sīkums ļoti patīkams, ir iekļaut arī tīrīšanas lupatiņi, droši vien mikrošķiedras lupati, kas situācijās, kad sniegs līst lietus, pārsteidz nesagatavotus, un tad ir iespēja kaut kā ar to cīnīties. Sākam ar pašu tēmēkli. Sākam ar to, ka tēmēklim ir vismaz gumijas aizsargu vāciņi, kas nav paši ērtākie noteikti, nav salīdzināmi ar ātriem vāciņiem, bet vismaz tādi ir. Ir iespēja pasargāt ierīci pārvadājot, transportējot, tādā arī situācijās, kad līst lietus. Esmu nomainījis augsta tipa Kronšteinu uz zemā tipa Kronšteinu, jo man tik augsts nav nepieciešams. Es pieņemu, ka noteikti tās situācijās kādam vajadzēs šādu, varbūt liekot sarkano punktu virsū pa virsmu citai optikai, kā papildus tēmēšanas ierīci. Tēmēklis nāk bez baterijas, bez barošanas, kas, protams, ir nepieciešama pašam sarkanajam punktam, taču tā ir standarta CR 2032 baterija, kas ir pieejama jebkurā veikalā, benzīntankā un tam līdzīgi, un tad šī baterija ir novietot aiz tādu lielāku vāciņu, kas pietiekami stingri pievelkās, turās netīšām šaušanas laikā neatskrūvēsies. Te uzreiz piebildīšu, ka tēmēklis ir ar IP67 specifikācijas ūdens aizsardzību. Tātad gluži slīcināt to ūdenī nevajadzētu, bet tas ir pietiekami izturīgs jebkādai normālai lietošanai ārā apstākļos pie dažādiem laikapstākļiem. Laterālā, vertikālā punktu regulācijas iespējas, kur arī viss ir ļoti labi saprotams. Šeit ir grūti pateikt, vai video redzams, bet ir bultiņa un norāde, kādā virzienā griežot, kas notiks ar sarkano punktu. Uz korpusa augšā ir divas pogas, kas tad ir arī gan ieslēgšana, izslēgšana, gan spilgtuma regulācija. Spilgtuma regulācija ir iespējama 8 līmeņos.
Tad no tumšāku uz gaišāku, kā arī ražotājs norāda, ka ir 2 naktī piemērotas pilgtumi. Taisnības labāk to es vēl pagaidām neesmu redzējis, to jau pārbaudīsim reāli tēmēkli testējot. Patīk tas, ka Kronšteinam ir šis pievilkšanas zobs, tas ir tas, kuru mēs viņu pievilkam pie sliedes, ir ar atspērītēm, tad būs gluži vienkārši vieglāk uzstādīt, ātrāk, vieglāk piestiprināt. Tēmēkļa priekšējā lēca atrodas iegāstā zināmā leņķī. Es nepateikšu precīzi grādus, tie nebūs ne 40, ne 45, tie būs kādi varbūt 30 grādi. Ar šo uzmanīgi nevajag tur neko mesties remontēt, viss ir kārtībā, tai lēcai arī jāstāv, jo sarkanā punkta izstarotājs korpusā atrodas nedaudz zemāk un izstaro uz priekšu, un tāpēc ir šis lēcas leņķis, lai sanāktu, ka attēlotais punkts acī cilvēkam būtu tieši centrā. Tur viss ir kārtībā, redzam, ka lēca ir ar pārklājumu. Sarkanais punkts pēc ražotāja norādītā ir 2 moā liels. Manai vajadzībai ar to būs ļoti labi, pilnīgi pietiek. Lielāks galīgi neprasās, varbūt pat drīzāk mazāks, taču 2 moā ir ļoti labs. Paralakse ir iestātīta 100 metros, kas man šķiet nedaudz pārspīlēti, taču tas laikam ir domāts vītņu stobra vajadzībai. Paralaksē vismaz pagaidām es neredzu nekādu iespēju to regulēt, un droši vien tā tas arī nebūs. Taču pārbaudīsim, kā tas izskatīsies dzīvē, 30, 35, 50 metros, un tad jau būs saprotams, noteikti arī izmēģināsim šaujot, vai tas kaut kā ietekmē trāpījumu. Tad vēl kastītē ir instruments, praktiski vienīgais nepieciešamais instruments, gan Kronšteina pārējas nostiprināšanai pie sarkanā punkta tēmēkļa, gan arī paša pēc tam jau tēmēkļa Kronšteina nostiprināšanas uz Picatinny vai Weaver sliedes. Jā, starp citu, šīs pārējas dara abām divām, problēmām nevajadzētu rasties. Un tad nākamais, ko tad darīsim, mēģināsim likt to stiprināt uz ieroču virsū, pārliecināsimies, vai tas izdodas un vai tas nesagādā nekādu galvas sāpes. Uz pašas sliedes, uz Kronšteina mēģināšu likt to tēmēkli, cik vien iespējams uz aizmugurī. Tālāk uz priekšu man nav vajadzīgs. Pirmkārt, tas jau būtu tālu pār manai kreisējai, ja priekšējai rokai, kas radītu zinām disbalansu. Otrām kārtām es arī tomēr to vēlos iespējami tuvāk acī, bet te man tas ierobežojums ir tāds, kāds tas ir. Iespēju robežos atbrīvoju šo savilkšanas skrūvi, novietoju uz sliedes. Bīdu ar roku piespiežu tēmēkli, cik vien var iespējams uz priekšu, lai atsitiena brīdī tas nedabūtu pārvietoties un lieki veidot kaut kādu brīvkustību. Sāku vienkārši savilkt šo vienīgo stiprinājumu skrūvi. Pārliecinos, ka brīvkustība praktiski jau ir izzudusi, arī vizuāli. Stiprinājumi savstarpēji ir savilkušies, mēģinām savilkt līdz galam. Tā kā es to daru ar roku un ļoti precīzus ņūtonus es nevaru pateikt. Pievelku līdz tam, ka, manuprāt, to jau tagad bez liela spēka nebūtu iespējams vairs pagriezt. Nedaudz atlaižu vaļā un pievelku vēl vienu reizi. Tēmēklis ir vietā, atliek doties uz šautuvu, mēģināt to piešaut, mēģināt šaut skrejošo cūciņu un panākt kaut kādu rezultātu. Esam nonākuši līdz šautuvei, kur iespējams izšaut gan 35, 50, 100 metros arī skrejošo cūciņu, bet šī brīža plāns ir pēc bet sarkanā punkta tēmēkļa nostiprināšanas uz ieroča, mēģināt to piešaut. Pārbaudīt arī kādiem pāris dažiem šāvieniem, un tad arī droši vien kā nonāk līdz pašai skrejošās cūciņas šaušanai. Paskatoties cauri stobram un salīdzinot to ar sarkanā punkta novietojumu pret mērķi, redzu, ka būs uzreiz tāda rupja pirmā korekcija pat bez šāvieniem. Nepieciešams uz augšu un pa labi. Šeit vāciņā iestrādāta tāds kā izcilnis, kas novietojās tornīšā iedobē un iespējams uzreiz veikt korekciju ar to pašu vāciņu. Tas ir ļoti tāds un patreiz ļoti, ļoti neprecīza regulācija.
kas ir tikai aptuveni, lai pirmais šāviens vismaz trāpītu, kaut kur papīrā, nerunājot par 10, 9. Klikšķi ir ļoti labi jūtami, dzirdami, izteikti. Nevar tur ļoti kļūdīties, tas ir patīkami. Ir veikti 3 šāvieni, kur pirmais no tiem bija tāda pilnīgi brutāla šāviens paskatīties, kur tas īsti aiziet, kas trāpīja papīrā, un pēc tam 2 šāvieni jau ar korekcijām, ejam pastīties, kas tur ir. Mērķis aptuveni 35 metros, tēmēts tika šeit centrā. Šis bija pirmais tāds piešaudas šāviens, ko es teicu, kas nebija īpaši vēl bez korekcijām. Tad pavirzījām tēmēkli klikšķinot uz leju. Šeit redzams, ka mazliet pārspīlējām. Un tālāk korekcija gan uz kreiso pusi, gan uz augšu atpakaļ. Šis augstums ir tas, kas mani arī absolūti apmierina, jo zinu savu tendenciju, šaujot no rokas, es vienmēr izšauju nedaudz zemāk. Tas ir tā, kad burtiski tēmēju nedaudz zemāk. Tāpēc šobrīd veiksim tikai korekciju vēl kreisajā virzienā, lai nonāktu aptuveni centrā, augstumu vairāk nemainot. Lūk arī 4. šāviens, kas laikam manai vajadzībai skrejošai cūciņai būs pilnīgi pietiekams. Nedaudz virs iedomātā 10. Arī sāniskā nobīde man pilnīgi apmierina. Tā esam pie skrejošās cūciņas mērķa, 35 metri, standarta mērķis. Mans plāns šobrīd nav sports, nav ļoti augsts rezultāts, tātad es tam nemaz īstenībā neesmu gatavs. Bet tikai galvenokārt nokārtot mednieku eksāmenu, tad minimums nepieciešamais 51 punkts no 100 iespējamiem. Taču ar tāds rezultāts man galīgi neapmierinās, tad es skatos uz to, lai tas rezultāts noturētos, vismaz virs 75, 80, tas būtu tas, kas laikam man apmierinātu. Skrejošā cūciņa mednieku eksāmenā no sporta atšķirās ar to, ka pirmie 4 šāvieni jāraida stāvošā mērķī, 2 kreisajā, 2 labajā, un pēc tam atlikušie 6 šāvieni jau uz skrejošu mērķi. Man ir stiprs ieradums šaut ar abām acīm atvērtām, kam, manuprāt, arī sarkanā punkta tēmēklis šajā situācijā ļoti palīdz. Man uzmanība, mans fokus ir vērsts uz to, lai skatītos mērķī, skatītos tur, kur es vēlos ar šo sarkano punktu noturēties, skatoties it kā cauri sarkaniem punktam. Šis paņēmiens man personīgi palīdz vislabāk. Ļoti jāsako līdzi, jāpiedomā pie tā, lai es nesāku skatīties pašā sarkanajā punktā. Tas automātiski nozīmē, ka ierocis sāk vai nu atpalikt, vai gluži pretēji stumties uz priekšu no mērķa. Tāpēc ložu šaušanā es teiktu, ka man šī ierīce nedaudz palīdz. Runājot par pašu tēmēkli un dažām tādām patīkamām lietām, kā iepriekš rādīja, šeit ir CR2032 baterija ielikta. Ražotājs sola virs 50,000 darba stundām sarkaniem punktam ar vienu bateriju. Es pieņemu, ka tas varbūt ir kaut kādā mazākajā spilgtumā, bet tas pat nebūtu īpaši svarīgi. Tas nozīmē to, ka baterija pietiks ļoti ilgam laikam. Kas ir arī interesanti, ir kustību sensors iebūvēts tēmēklī, un šobrīd ieroci noliekot un ilgāk neizmantojot, sarkanais punkts pats izslēdzās ārā. Tiklīdz kā ņēma ieroci, tas pakustās, tā sensors dod signālu un sarkanais punkts tiek ieslēgts. Tad vispirms runājot par manas pašā iešauto rezultātu, kā es mēdzu teikt, lielam lepnumam pagaidām pamata nav. Nav tik slikti, vienā sērijā tas rezultāts bija virs 75, 6, es neatceros, bet 75, 6, 7 kaut kur tajās robežās. Otrajā sērijā sanāca jau rezultātu ziņā labāk 84, taču tas skaidrs ir, ka ir darbs šautuvē, tas tīri uz mani attiecās ložu šaušanu, skrejošo mērķi šaut.
Runājot par pašu tēmēkli, tēmēklis strādāja ļoti labi, tā nebija tēmēkļa vaina. Šis savienojums 25 mm lēcu ir, manuprāt, pilnīgi pietiekams mērķi, var redzēt labi un skaidri. Stikli ir ļoti labi un skaidri. Es domāju, ka varbūt arī kamerā šobrīd ir netik perfekti redzams, taču ir jau diezgan krēslains. Nu, tad skatoties cauri tēmēklim, es neizjūtu nekādu zudumu, teiksim, attēlu zudumu, kas būtu saistīts ar gaismas daudzumu, kas nāk cauri. Pagaidām ļoti apmierināts. Tēmēklis ir piešauts, šai precīzi atkārtojot šāvienus var trāpīt desmitniekā. Tā kā tā, turpināsim testu līdz pat droši vien vismaz nākamajai nedēļai, kad man jākārto eksāmens. Un tad jau parunāsim mazliet varbūt sīkāk arī par tehniskām niansēm. Tā, ar šo arī noslēdzās mans tests Vektora optikas skrepā ar sarkanā punktu tēmēklim no Angel Arms EU. Pateicoties šim tēmēklim, lielā mērā pateicoties šim tēmēklim, man izdevās pietiekami veiksmīgi nokārtot savu mednieku eksāmenu. Īsumā tad gribu rezumēt stāstu par pašu ierīci. Kā teicu, esmu apmierināts. Īpaši patīk, man šim tēmeklim īpaši patīk korpusa forma, dizains, adekvāts lēcas izmērs. Kā izrādījās, arī korpus ir pietiekami izturīgs pret triecieniem. Man mājās veicot sausos treniņus ar ieroci, vienā reizē ierocis apgāzās. Mazliet atsitot tēmēkli arī, taču nekādu skramburu, nekādu vizuālu bojājumu un arī tehnisku bojājumu nekādu nav. Tēmēklis kā piešauts, to turpināja šaut precīzi. Mazliet iedziļinoties detaļās, jāsaka, ka šis tēmēklis ir ar izteikti, ierocis ir izlādēts, ar izteikti pietiekami slaidu korpusu. Tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka sieniņu biezums apkārt lēcai nav ārkārtīgi traucējošs, var droši skatīties ar abām acīm. Un kas vēl interesanti, ka pat krēlim, kas parasti problēma arī krēlim, šīs te kontrolas virsmas īpaši netraucē skatīties ar labu aci garām tēmēklim un uz mērķi. Darbošanās ar pašu tēmēkli izrādījās ļoti vienkārši, viegla. Dažas pāris reizes šautuvē un ir skaidrs, kas kā strādā. Nekas jau tā ir sarežģīts pēc būtības nav iespējams. Jāpiebilst, ka pats tēmēklis arī pildīts ar slāpekli, lai tajā neveidotos kondensāts, neaizmiglotos skats. 2 MOA punkts man ir pilnīgi apmierināja, pilnīgi pietiekams, lai nepazaudētu mērķus, kurus skatos. Viens bet, katram šāvējam sākumā noteikti ieteiktu mazliet paeksperimentēt ar tēmēkļu spilgtumu, ar punktu spilgtumu, jo tas var būt vai nu traucējošs, vai nu nepietiekams, un atkarībā no gaismas apstākļiem ir ļoti ātri un viegli šeit ar pogām pieregulējams. Runājot par mīnusiem, es tos īsti nekādus daudz neatrodu. Viens vienīgais tāds varbūt neliels mīnus ir, ka šīs te augšējās kontrolas podziņas, kas ir ar gumijotām virsmām, manam pirkstam jau ir pasmalkas, bet tad, kad nācās šaut ar cimdiem, tad tās sačamdīt un pareizi nospiest praktiski nebija iespējams. Bet tā nav tā regulācija, kas ir nepieciešama daudz un dikti, tā kā atbraucot uz šautuvu, pavērojot caur tēmēkli, paskatoties uz mērķi, to ātri skaidrs, kāda tā regulācija vajadzīga. Tā jāveic praktiski vienreiz un viss ir kārtībā. Kas attiecās uz piešaušanu, viss bija ļoti vienkārši, instinktīvi. Viss nepieciešamais ir jau uz tēmēkļu virsū. Lūk tā kā vēlos pateikties vēlreiz Angel Arms EU par piedāvāto Vektora optikas tēmēkli. Man patika.